Šajā epizodē iemācīsimies, kā izmantot ChatGPT, lai uzrakstītu profesionālus ēpastus, sagatavotu atbildes un pat izveidotu kopsavilkumus no garas ēpasta sarakstas. ChatGPT ir ļoti noderīgi, ja tev ir maz laika vai neesi pārliecināts par valodas pareizrakstību. Ja jums jāraksta jauns ēpasts, bet nezināt, kā sākt, ChatGPT var jums palīdzēt. Atver ChatGPT. Piemēram, ierakstām: uzraksti draudzīgu ēpastu manai kolēģei Zanei, lūdzot atsūtīt, kas nepieciešams jauna darbinieka pieņemšanai darbā. Norādi savu vārdu, kā šajā piemērā Mārtiņš. Tas ļaus izveidot pareizi strukturētu ēpastu. Skatāmies, ko mūsu palīgs ir uzrakstījis. Ja ir labi, nokopē to ar Ctrl+C un ielīmē Zanei sūtāmajā e-pastā ar Ctrl+V. Ja saņem e-pastu, ChatGPT var jums palīdzēt sagatavot atbildi. Šajā gadījumā esmu saņēmis e-pastu no Zanes, kura lūdz papildus informāciju. Iekopēju čatā saņemtā e-pastu tekstu. Un ieraksti šādu vaicājumu: lūdzu uzraksti man atbildes e-pastu norādot amata nosaukumu projektu vadītājs un datumu 20. marts. E-pasta raksta draudzīgā tonī. Tagad skatāmies, kādu atbildi sagatavos mums mākslīgais intelekts. Neaizmirsti, kad izmantojot taustiņu kombināciju Windows un H savu vaicājumu vari arī nodiktēt. Tālāk jau rīkojamies, kā iepriekš nokopējam tekstu, ielīmējam atbildes e-pastā un nosūtām Zanei. Kopsavilkuma izveidošana no garas e-pasta sarakstas. Kā jau iepriekš nokopēju e-pasta tekstu, ātrāk to var izdarīt ar Ctrl+A. Iezīmējiet visu e-pastu tekstu un nokopējiet to, kā minēts iepriekš, ielīmēt to čata lodziņā. Papildus čatā ieraksti šādu vaicājumu. Šī ir e-pastu saraksta, lūdzu izveido kopsavilkumu, par ko ir šī saraksta un kādi uzdevumi man jāveic. Nu lūk, var redzēt, cik ātri mākslīgais intelekts veicis e-pastu apkopojumu un strukturējas uzdevumus. Šis ir nosacīti vienkāršs piemērs, bet vēl efektīvāks ir, ja e-pastu saraksta ir plašāka un apjomīgāka. E-pasta kopsavilkumu sagatavošana palīdz efektīvāk pārvaldīt informāciju un uzdevumus, kas rodas saziņas procesā. Tā var būt noderīga ikdienā šādu iemeslu dēļ. Ātrāka uzdevuma pārskatīšana. Kopsavilkums ļauj ātri saprast, kādi soļi jāveic, bez nepieciešamības atkārtoti lasīt visu saraksti. Labāka laika plānošana. Apkopojot galvenās darbības, ir vieglāk prioritizēt uzdevumus un iekļaut tos savā dienas kārtībā. Precizitāte un atbildības skaidrība. Strukturēts kopsavilkums palīdz izvairīties no pārpratumiem un nodrošina, ka nekas svarīgs netiek palaists garām. Viegla informācijas nodošana kolēģiem. Ja nepieciešams iesaistīt citus darbiniekus, kopsavilkums sniedz skaidru pārskatu par situāciju bez liekas informācijas. Dokumentēšana un izsekojamība. Saglabājot šādus kopsavilkumus, var viegli atgriezties pie iepriekšējiem sarakstas punktiem un sekot līdzi progresam. Ikdienā, īpaši strādājot ar dažādiem projektiem un komandu vadību, šāda pieeja palīdz uzturēt kārtību un nodrošina, ka visi iesaistītie zina savus uzdevumus un termiņus. Ja vēlies redzēt līdzīgus video, abonē kanālu un esi pirmais, kurš noskatīsies jaunāko video.